Noslēdzošā oficiālā prezentācija no mana kolēģa Mārtiņa puses par to, kā praktiski realizēt to visu autentifikāciju digitālā vidē, neizpaust pa daudz, bet pietiekami, lai likuma prasības ir ievērotas un kādas vispār ir iespējas un cik tas īstenībā ir vienkārši šobrīd. Paldies tātad publiskajam sektoram arī par dalīšanos ar savu redzējumu un skaidrojumu. Tāpat tās Edgaram, kas mums pastāstīs sīkāk par tiem atribūtiem, un tad jau tā teikt padalījās ar to, ka būtībā digitālā maka varbūt šis sākums, ja kā mēs to varbūt sadzirdot šo vārdu kombināciju digitālais maks, ir nevis par digitālo naudu, digitālo eiro, bet par atribūtiem. Un ar to varbūt tās ir tas sākums, ar ko tad sāk šo lielo visu ekosistēmu. Tāpat tās Kirilam milzīgs paldies par šo privātumu un datiem, ko mēs koplietojam, un ka tas ir svarīgi. Un tad ar ko es sākšu, es tik pastāstīšu par reālu pielietojumu, kā tad dotajā brīdī, izmantojot esošos risinājumus, ir iespējams vienā vai otrā veidā autentificēt sevi, un viens no šiem risinājumiem ir izmantojot OpenID Connect protokolu, un otrs ir tad jau tagad izmantot arī anonimitātes iespēju, kad apliecina, teiksim, vecumu. Dotajā brīdī nozarē, tātad, lai veiktu šo te autentifikāciju, nepieciešams daudz un dažādas integrācijas. Ja, teiksim, jūsu uzņēmums vai partners ir starptautiska kompānija, attiecīgi viņi visdrīzākais izmanto dažādas šos autentifikācijas rīkus no dažādām valstīm, un tad katrai šai autentifikācijai nepieciešama sava integrācija. Izmantojot OpenID Connect protokolu, to ir iespējams izdarīt vienā piegājienā ar vienu darbu. Un tas iegums, ko uzreiz var dabūt ar šo te OpenID Connect, ir pirmkārt pieeja Baltijas tirgum, pieejamiem tokeniem. Mēs esam arī pieejami Beļģijā, tātad ieviešot šo protokolu partneru savās ekosistēmās, jūs saņemat daudz plašāku pieeju lietotājiem un lietotāju bāzei. Un, jā, kā jūs noteikti zinat, tie, kas ir tehniski, kad OpenID Connect ir ļoti vienkārši integrējums, ātrs un, tā teikt, ietelpa gan jūsu pakalpojumu ņēmēja laiku un resursus, gan varbūt tās sarežģītu apguvi, kā tad konkrētajā valstī konkrētais risinājums ir jāievieš. Saistībā ar vecuma pārbaude, dotajā brīdī šie tehnoloģiskie risinājumi, kā viņi strādā, kad tad pieprasītie dati tiek prasīti vairāk nekā ir nepieciešams. Tāpat tās uzrādot fiziski veikalā, kad jums paprasa apliecināt vecumu, jūs uzrādat savu dokumentu un par jums uzzina daudz vairāk gan jūsu vārdu, gan bildi, gan varbūt tās, kur jūs šo te konkrēto dokumentu izdevuši, bet apliecināt anonīmi jūs varat apliecināt tikai, kad ja, jūs esat pilngadīgs, vai jūs neesat sasniedz šo konkrēto vecumu. Un tas labums ir tas, kad ir iespējams pat uzzināt to tikai jā, nē veidā, attiecīgi nezinot pat dzimšanas datumu, pat tiem parametriem es nedaudz arī tālāk pastāstīšu. Un kas vēl ir šajās platformās, kur vieši, kad citiem produktiem un citām valstīm mēdz būt dažādi parametri dažādiem produktiem, valstīm un tā tālāk. Un attiecīgi šis konfigurējums šajā mūsu risinājumā ir stipri ātrāks, vieglāks. Un kāds iegūms ir uzņēmumiem? Pirmkārt, jums nav jāsatraucās par to, kad jūs paprasat par daudz un šo pakalpojumu saistībā ar personas datu apstrādi uzņemamies mēs. Attiecīgi šis pakalpojums no jums, no pakalpojums sniedzēja, ir ņemts ārpakalpojumā un, ja teiksim, audit vai kas prasa, tad jums šī informācija nav, un viņi griežās pie mums, un mēs apliecinām, ka jā, tas tiešām tā ir. Un, protams, kā arī minēja, tad varam pārstāvēt, ka ir šis te juridiskais spēks nacionāli kvalificētu rīku pārstāvjiem. Dažas no nozarēm, kur, teiksim, šī vecuma pārbaude būtu
svarīga, interesanta. Kāpēc mēs sākām ar vecuma pārbaudi? Varbūt tāpēc, kad ir jāveic šie pirmie soļi, varbūt tas ir pats vieglākais, ar ko sākt plašākā mērogā. Un šis digitālā maka ceļš ir gana plašs, gana sarežģīts, gana daudz atribūtu, un tad tas viens atribūts, ar ko mēs sākam, ir tad, varbūt saistīts tieši ar šo. Par nozarēm Edgars ieskicēja uzņēmuma reģistrus, vēl, teiksim, azartspēlēs, kad apliecina vecumu, tur varētu būt varbūt papildus citi atribūti no citiem datu avotiem, kad vai tu neesi, teiksim, konkrētajā reģistrē ielicis sevi un tā tālāk, bet par sektoriem to var tālāk un plašāk stāstīt. Tā, par pašiem parametriem. Tā, es nezinu, Lāzerīts ir. Ko ir iespējams koplietot atsevišķi jau dotajā brīdī? Tad, kā es minēju, iepriekšējais risinājums ir, kad caur certifikātu jūs saņemat tad visus šos te parametrus, bet dotajā brīdī mēs varam, izmantojot OpenID Connect, koplietot, teiksim, mazāku šo te datu apjomu, kas ir, teiksim, nepieciešams, ja, teiksim, nav tikai vecuma pārbauda, bet, teiksim, lojalitātes karta vai citi parametri ir vajadzīgi, tad ir iespējams šos te datus savādākā griezumā arī paņemt un pieprasīt. Protams, ir vajadzīgi konkrēti use case, klienti, biznesa vajadzības, kādi papildus dati varētu būt. Izskanēja par izglītības dokumentiem, tātad par laulību statusu, par vadītāju apliecībām, tad visi šie ir parametri, kas varētu būt uzņēmumiem vajadzīgi, un tad, teiksim, diskusijās vai jūsu interesē, gan no jūsu puses, ja no jūsu klienta puses, mēs kā uzticamības pakalpojums sniedzējs, kopīgi strādājot ar valsts sektoru, kur ir tie datu avoti, varētu tad veidot un būvēt šīs piekļuvis konkrētiem datiem. Jo viņi var būt dažādākie. Tātad izglītības dokuments, stājoties augstskolā, stājoties darbā, sodāmības, vēl viss kaut kas. Jebkādi dati, kas jums var piederēt, var tikt koplietoti. Tas ir tā teikt atkal nākotnē un uz priekšu. Un vēl papildus priekšstams varbūt elementāri ieviešanas vietas, kur tas varētu būt, ir jebkura procesa automatizācija. Apmeklējot mājaslapu, aizpildot automatizēti šīs pieteikšanās formas, jeb dažādos citos procesos. Atskatoties uz šiem ieguvumiem un pašām vērtībām, kas tātad bija pirms OpenID Connect, jeb dotajā brīdī izmantojot, ir, ka katram rīkam tātad vajadzīga šī te atsevišķā integrācija. Jums ir jādomā par risku mazināšanu, ja ir tikai viens autentifikācijas rīks, attiecīgi, ja viens no rīkiem nestrādā, tad vairāk pieejamie rīki dod jums plašākas iespējas, jo ne visas kompānijas izmanto iespēju autentificēt savu lietotāju tikai ar vienu šo, tikai ar vairākiem rīkiem, bet izmanto varbūt tās tikai vienu. Mazāk, protams, izstrādātā iesaisti ir nepieciešama kāda konfigurācija izmaiņas, ja nāk klāt jauni autentifikācijas rīki no citām iestādēm, organizācijām. Ar ko mēs lepojamies, ir to, ka mums ir ļoti augsta sistēmas pieejamība. Tā ir ļoti liela vērtība, par ko mēs esam lepni. Varam piedāvāt tātad tikai minimālo šo datu apjomu, kas ir nepieciešams koplietošanai, teiksim, vecuma pārbaudēji, jā, nē, atbilde. Mēs paši šo uzturam, attiecīgi arī rūpējamies, un, kas nav mazsvarīgi, ir nākotnes iespējas, kas ir pielāgotas EIDS 2 regulai, jeb jau izskanējušiem digitālajiem makam. Paskatoties, jeb
apskatot šo grafiku, kā tas varētu darboties un kā tas strādātu, tātad šis OpenID Connect ir ne tikai jauniem klientiem interesants, bet arī tātad esošiem. Un viss šis būtu, tā teikt, sākotnējs gatevejs pie tālākas visas ekosistēmas, jeb dotajā brīdī mums ir šie autentifikācijas rīki Smart ID Latvijā, Mobile ID Igaunijā, bet arī izmantojot OpenID Connect portālu būs iespējams ar Igaunijas ID karti jau otrā ceturkšņa beigās arī veikt šīs autentifikācijas. Savukārt, ja jauni autentifikācijas risinājumi būs pieejami, jums, kā pakalpojumu ņēmējiem, nebūs jāveic atsevišķas atkal šīs integritātes, bet integritātes mēs veiksim savā pusē un attiecīgi šie papildus autentifikācijas rīki jums būs pieejami. Tāpat tās, ja teiksim, būs pieejami digitālie maki, kas ir gaidāms, ka būs katrai dalībvalstī savi, plus lielie spēlētāji, viņiem būs gana viegli saintegrēties ar mūsu šo te risinājumu. Bet skatoties par pašiem atribūtiem, tad izpētes projekta ietvaros mēs veicām padziļināt izpēti par digitālo maku. Tur arī uzsākām šo te izpēti, kā te varētu izskatīties nākotne. Un par minētajiem atribūtiem tad būs atsevišķs servis, ko nodrošinās SKID Solutions, kurā te klients caur portālu, ieejot iekšā, varēs pieslēgties datu avotam, savus datus augšu pielādēt, teiksim, šo pašu mobīlo vadītāju apliecību, izglītības dokumentu, īpašuma kadastra numuru vai jebkādi parametri, kas jums pieder, varēs būt glabāti šeit, kas būs tieši jūsu. Un attiecīgi šo to te atribūtu kolekcijas servisu, viņus tad varēsiet tālāk padot atpakaļ pakalpojumu sniedzējiem, ja viņš tādus būs pieprasījis. Un ja viņam būs, protams, iespēja šādu informāciju iegūt. Un jā, tad pirmais solis, ko mēs sākam, un mēs vēlamies jebkuru iesaistīt, ir saistībā ar vecumu pārbaudu, kam tas varētu būt interesants, un ar vienkārši pakalpojumu pieejamību vairākiem tokeniem, kas ir iespējams ar vienu šo te OpenID Connect, un, protams, jā, tas paver iespējas atkal tālākām nākotnes iniciatīvām, kas jums varētu būt interesants jūsu partneriem nozarē. Tāpat tās es sapratu lauksaimniecību, minēju vēl dažādas, varbūt tās dažādiem, tie ir dažādi lietotājs teiks vai use case, kur var izmantot, bet jā. Ko vēl es šodien pastāstīšu ir saistībā ar jaunumu, jeb nākotnē gaidāmo Smart ID versiju. Man gan telefons palika laikam šeit, es parādīšu, izmantojot arī telefonu. Tad jaunums, kas gaidāms neātrāk kā Līgo svētki, bet pirmkārt jaunums būs dark modes. Jā. Jā. Tātad tas ir kaut kas, ko atsevišķa cilvēku grupa novērtē un jā. Tā kā tas būs viens no šiem. Otrakārt, otra lieta būs, kad izmantojot Smart ID, tad būs iespējams skenēt QR kodu. Un ne vienkārši QR kodu, bet tas būs dinamiskais kods, bet tas dos būtībā iespēju starp divām ierīcēm sazināties, noskanēt, jeb arī, teiksim, caur webu attēlot un arī veikt šo te QR koda skanējumu. Un ko tas dos? Tātad par pārunāto šo te identitātes apliecināšanu klātienē, ko minēja, tātad mēs kā kvalificēts uzticamības rīka turētājs, pakalpojums sniedzējs, varam sniegt pakalpojumus klātienē, izmantojot mobīlo ierīci. Attiecīgi aizejot uz privāto sektoru, publisko sektoru, šāda iespēja jau tiks radīta, lai
gadījumos, ja nav fizisks dokuments līdzi, jūs varat izmantot šo mobilo ierīci un sevi apliecināt, ka tas tiešām esat jūs. Jā, un parādīšu varbūt tās, kā strādā šī te koda izmantošana. Tā, man būs, paldies, kad uzklikšķinājāt uz to linku. Tad lietotājs tiek novests uz dinamisko QR kodu, tad jūs redzat, ka tas nav statisks, ja? Viņš mainās, ja jūs ar savu telefonu kameru mēģināsiet viņu noskanēt vai ko, viņš neņems pretī, bet lietotājiem tad atverot Smart ID aplikāciju, tajā brīdī, teiksim, kad arī pārbaudīs vecumu vai ko, nav nepieciešams ievadīt iekšā savu personas kodu. Attiecīgi šis process var būt gan ātrs, gan viegls, un mēs vienkārši atveram, ir tātad sadaļa noskanēt kodu, pagriežamies, un viņš paprasa tātad ievadīt šo PIN kodiņu, ievadam, es atvainojos, saspiedu pa daudz, ļoti labi viņš paprasīja, kad nepareizi, tātad ievadam PIN kodu un padod atpakaļ tātad šos parametrus, ko, teiksim, pakalpojums sniedzējs ir prasījis un vēlās tad attēlot. Nu, vai tas būtu tikai vecums, vai tas būtu tikai vārds, vai tas būtu kaut kas vairāk, vai tie būtu nākotnē dažādi papildus atribūti, tad šis ir tas, pie kā mēs strādājam dotajā brīdī un saistīts ar visu globālo nākotnes digitālo identitāti kopējā digitālā maka ekosistēmā. Paldies!